Čau visiem arī, kas skatās mūsu ierakstā. Mēs tūlīt sāksim. Te palasīšu, ko jūs rakstat, kāpēc jūs esat šeit. Ah, Nodoms ir saklausīt vēlreiz tavu stāstu un iedvesmoties. Jā, jo īsnībā es pat, kad pati dzirdu savu stāstu, kad es stāstu, es pati atkal iedvesmojos. Un īsnībā tā arī ar jūsu stāstiem ir, tāpēc īsnībā nav tā, ka tur pa daudz. Pilnībā mēs esam iedvesmojušies līdz galam, tad, kad jau mēs esam sasnieguši to, ko mēs gribējām sasniegt no šī iedvesmas stāsta. Piemēram, ja man iedvesmo sieviete, kas pelna to, ko mīl un ceļo, tad man ir jāturpina iedvesmoties līdz brīdim, kad es jau kļuvu par to sievieti. Pabūt šajā pozitīvajā enerģijā, ļoti iedvesmo tavs ceļš un gribas būt ar tevi šajā īpašajā dienā. Paldies! Bija arī klātienes atklāšanas pasākumā, tas bija neatkārtojami skaisti, vēlos paturpināt šīs svinības un iesākt dienu ar jaudīgo enerģiju. Jā, tā tiešām bija skaista aktivizācija, un šodien ir kā tāds turpinājums. Tad mēs bieži ievibrējām, bet tur nebija īsta laika, varbūt dziļumā parunāt, bija daudz emocijas, daudz tikšanās. Un šodien tad mēs arī bišķiņ vairāk parunāsim tieši arī par misijas tēmu. Būt kopā ar tevi, svinēt, saņemt enerģiju un iedvesmoties. Jā, labrīt, pasmalties enerģiju un iedvesmu. You're the best, paldies, labrīt, pabūt augstās enerģijās, iedvesmoties un sākt darīt. Super. Es ceru arī, ka tas viss realizēsies šodien mūsu zvanā. Un es ceru, priekš jums varbūt būt tām kaut kādam svaigas elpas vilcienam, višķiņ iziešana no jūsu ierastā matriksa un ieiet bišķiņ manā burbulī, kurā viss ir iespējams, kur tu vari darīt to, ko tu mīli, kur tev apkārt ir superīgas atbalstošas sievietes un tā uzkurs nokrita kaut kāds... Un tas viss nebija tā, ka tas uzreiz man bija. Tas bija soli pa solim to, ko es uzbūvēju savā dzīvē, jo man tas bija svarīgi. Jā, un tāpēc mēs šodien par to arī parunāsim. Jā, tā kā paņemiet savu dzērienu, noskaņojieties uz to, ka jūs šodien sadzirdēsiet kaut ko mega svarīgu sev. Noskaņoties, paņemt kaut ko un uzreiz sazemēt. Jā, jo embodiment, kāpēc embodiment iemiesošana, tas nozīmē, ka es atziņu paņem un uzreiz iemiesoju. Un tāpēc arī nekas, ka jūs kaut ko iespējams jau no manis esat dzirdējušas, kāds noteikti arī dzird pirmo reizi, kamēr jums tas dzīvē vēl nav materializējies, jo vairāk jūs par to dzirdat, jo vairāk jūs tā kā ieiet tajā enerģijā, ka tas ir iespējams, ka es esmu arī daļa no šī. Jo es arī runāšu šodien par savām kaut kādām veiksmes atslēgām un pilnīgi noteikti burbulis, kurā viss ir iespējams, kurā ir cilvēki, kas arī dara to, ko tu gribi darīt. Tas bija viens no lielākajiem faktoriem. Un tad arī īsumā, kas tad šodien būs? Es padalīšos ar savu ceļu un kā īstenībā viss mans ceļš ir akadēmijas rezultāts, ka tas nav nekas jauns. Es padalīšos, laikam pirmo reizi tā izvērstāk par savām bailēm manā ceļā, jo gan jau, ka tās, kuras tikai sāk vai ceļā, var rasties tāda ilūzija, ka man vienīgai ir tās bailes, un tie, kas jau kaut ko sasniedza, viņiem tas viss bija viegli un bez bailēm, un tad patiesībā tā nebija. Un šodien būs arī beigās izloze dāvanām, būs arī dāvana katrai bezmaksas, bet tās, kuras paliks, tāpēc paliekam maksimāli līdz galam. Un arī beigās būs atbildes uz jautājumu, un iespējams izņemsim arī jūsu kaut kādus keisus jautājumus. Jā, tā kā es dalos ar savu prezentāciju. Jūs varat vai nu uzreiz rakstīt kaut kādus savus jautājumus, ko es vēlāk izskatīšu, vai arī vēlāk pēc tam. Jā. Tā, es ļoti ceru, ka jūs redzat.
Vēlreiz varat pamāt, es tagad pastīšos, vai jūs redzat? Jā, super, redzu jūs. Ideāli. Ideāli. Pirms mēs sākam, uztaisim dziļu ielpu. Un izelpu ar mūti. Pamēģināt atslābināt savu vēderu. Un izelpot atkal ar skaņu, lai pamodinātu savu ķermeni bišķiņu. Un paņemam ar rociņām, turpinām izelpot tā. Un bišķiņu sevi paiztiekam, lai aktivizētu, lai jūs uzņemat informāciju ne tikai ar savu galvu, bet arī ar visu savu esību, lai tas, ko es stāstu, kaut kādā mērā jau šeit ienkarojas, kā tāds kods, piemēram, pirms tam jums nebija kods, kā dzīvot citādāku dzīvi, kur ir vairāk brīvības, tad es jums ielikšu šodien to kodiņu, ja? Tāpēc pilnīgi iztaustam visu savu ķermeni, īpaši kājas, īpaši pēdas, sajust to sazinātību, es esmu šeit un tagad. Un noskaņoties uz to, ka šodien arī es realizēju kaut kādu svarīgu nodomu. Un lai šis moments, šis zvans kļūst par to, ka tu beidz nodot sevi. Jā, ka lai šis zvans kļūst par to momentu, kad tu atzīsti savu godīgi, ko tu gribi savā dzīvē, ko tu negribi, kur tu esi sev melojusi, par to, ka es tur neesmu vēl pietiekami gatava, laba, par to, ka tu dari kaut ko kaut kādā savā darbiņā, un it kā viss ok, bet dziļi sevi tu zini, ka kaut kas ir jāmaina. Vai arī savās attiecībās, vai arī vispār dzīvesveidā. Un šajā brīdī saprast, ka atzīstot sev to, ko tu patiesībā vēlies, tev arī ir viss iespējamais, lai to iegūtu. Es tam patiesi ticu, ja agrāk es vienkārši cerēju uz to, tad tagad es tam patiesi ticu, ka tas moments, kad es beidzu nodot savas vēlmes un vairāk sāku uzticēties tam, ko gribu es, nevis cilvēki apkārt vai kas ir normāli sabiedrībā, tas bija tas moments, kad sākās pārmaiņas, kad sākās pamošanās. Un tāpēc es gribu iesākt ar savu ceļu, lai jūs vispār saprotat, ar ko es sāku, ar kādām milzīgām bailēm, kompleksiem. Un es zinu, ka tas nav tikai par mani, jo manā ceļā visdrīzāk jūs ieraudzīsiet arī sevi. Kaut kādos momentos par to arī uzrakstiet čatiņā, ja parādīsies tas brīdis, ka tas būs arī par jums. Un šodien tas, ko es veidoju šo akadēmiju, to mēs arī sajūtām pasākumā, ka tas nav tikai par mani, kad es eju uz augšu. Šīs akadēmijas mērķis ir, lai katra, kas pievienojas, jūs kā minimums esat manā līmenī un vēl pāraugat mani. Tas ir akadēmijas līmenis. Kad mēs caur ķermeni izveidojam tādu savu dzīvi, kas mums patīk. Ka tas vairs nav tikai par praksēm un vienkārši justies labi. Un es te mēģināju uzzīmēt šeit tas, kas ir manā galvā par manu ceļu, kad ir tā taisnā līnija, ko jūs šeit redzat. Tas bija tas laiks, kad es vienkārši dzīvoju automātā un sekoju tam, kā man ir audzinājuši, kas ir pieņemts, ka vienmēr jātiecās uz labāko skolu, tālāk universitāte, tev ir jābūt tur, viss jādara tur vislabākajā veidā, jāklausās, ko tur saka vecāki, ja, un būt kā pieņemtai tajā visā. Un rekur tas pirmais punkts bija tas brīdis, kad es izdomāju izdarīt kaut ko citādāk. Kad es pirmo reizi sāku jautāt sev,
kā es īstenībā vēlos, un sāku apšaubīt katru patiesību, ko es zinu, ka, piemēram, ir obligāti jāmācās universitātē un jāstrādā korporācijā, jo biznesi ir nestabili un bīstami. Es sāku to apšaubīt, sāku meklēt citus piemērus, sāku domāt citādāk, un caur savām praksēm es priekš sevis iegūju kaut kādas jaunas atbildes, savu patiesību. Un tajā punktā man bija miljonas varianti, ko izdarīt. Ļoti iespējams, ka ja es tā turpinātu šo taisno līniju, es šeit tagad nesēdētu, bet es varbūt tagad taisītu prezentāciju kaut kādā korporācijā par mūsu jauno projektu un kā mums izdevās, un mēs tur kaut ko izveidojām, kas arī būtu fantastiski, bet es nekad nebūtu piepildīta tajā. Jā, un tā ir ar katru mūsu lēmumu, ka viņš mūs aizved pilnīgi uz citu trajektoriju. Un tāpēc, pieņemot lēmumu, dzirdēt sevi ir pats svarīgākais. Un tā arī man dzīve ir vedusi pa šādiem dažādiem lēmumiem, aiziet prom no ofisa, pēc tam sākt freelance savu nodarbošanos, braukt uz Bali un tā tālāk. Bet šis ir tāds mans pirms. Un tas moments, kad kā es vispār sāku pievērsties pašizaugsmei, praksēm, garīgumam, tas īstenībā bija diezgan jau pasen, kad es vēl biju vidusskolā, un es biju ļoti emocionāla, ļoti jūtīga, un man ļoti grūti bija panest stresus. Ļoti vispār bail uzstāties, es klasē pat roku necēlu, jo man vienmēr likās, ka tagad visu priekšā jājautā jautājums, kurus varu izlikties, tāda, ka es kaut ko nesaprotu. Un tiešām tāda aizvērtība un tādas izdzīvošanas bailes sajūta, ka tas ir tik bīstami būt kāda es esmu, un es nezinu, kāda es esmu. Un tāpēc es pielāgojos visiem. Ja no manis sagaida labas atzīmes, un tad pret manīm labi izturēsies, jā, es to darīšu. Nezinu, mani neviens tur skolā neapsaukās vai nedarīs pāri, tad es būšu klusa meitene, ok. Tikai neizcelties, ja nu gadījumā tur mani neierauga un kaut ko par manīm nepadomā, un tiešām es biju tāda vispār citādāka, man liekas, tāda introverts, bailes pat paskatīties acīs, un tāda šķība mugura, un negribējās pat tur pucēties, krāsoties, un īstenībā es tagad atskatos atpakaļ, tas bija tāds milzīgs ceļš, katrā dažādajās sfērās vispār iziet no sava tāda čokuriņa, no savas čauliņas, tāda meitenīte, kur sevī netic. Un es sāku taisīt prakses, jo es nevarēju izturēt šo dzīvi. Man bija par daudz jau pusauģu gados tā stresa, tā, ka es netieku galā ar savām emocijām, ka es laiku dzīvoju trauksmē, stresā. Un kad es pirmo reizi sāku taisīt prakses, tas bija vēl caur pašizaugsmes grāmatām, tur jau bija kaut kāds pirmās meditācijas, tas jau sanāk bija 10 gadus atpakaļ, vairāk varbūt. Tad bija jau kaut kādas, tur celties agri, pat nodarboties kaut kā ar sportu, afirmācijas, pateicības. Es sāku ļoti aktīvi žurnalot, man no tā laika, man te vēl skapīs stāv ļoti daudz klādes, kuras žurnaloju. Tas man ļoti palīdzēja, bet šis healinga periods bija diezgan ilgs, kaut kādi 5-7 gadi. Jā, un tas arī ir normāli, ka katram no mums tas aizņem dažādus laika posmus, jo mums arī astroloģija katram sava, katram tur savi konkrēti periodi. Un jā, prakses mani izvilka. Un tad es pirmo reizi noķēru to tādu nirvanu, ka, wow, var tā justies vienkārši labi, ka tu celies no rīta, tev ir labs garstāvoklis, tu esi pateicīgs par katru cilvēku, ko tu redzi, vienkārši staro. Tu beidzot spēj sevi atdalīt no tiem stresiem, kas notiek tavā dzīvē, skolā. Tu saproti, ka tu neesi tavi vecāki. Man sāka parādīties tas viedums kaut kāds, ka visa dzīve nav tās mūsu problēmas, deadline un tā tālāk, jau pusauģu gados. Un tajā brīdī bija tas periods, ka man gribējās
lai visi to uzzina. Es tur gribēju iemācīt to vecākiem un citiem, bet es ļoti ātri saskāros ar to, kā cilvēkiem bija tāds, ko tu tur sadomājies, kādas meditācijas. Tas viss ir kaut kādas, tas ir vienkārši kaut kāds periods, ko tu tur stāsti. Un es noslēdzos, un tad es ilgus gadus vispār nevienam nestāstīju, ka es taisu prakses, un ka tas ir baigi forši, jo visi tie mani it kā vēlamie ieteikumi un vēlami palīdzēt. Īsnībā cilvēkiem tas nebija vajadzīgs. Jā. Un rekur arī manā akadēmijā viens no pirmām programmām arī ir 7 enerģijas centri, kas pa lielam ir tāds pamats vienkārši justies labi, tādai savai labsajūtai. Kā mēs strādājam ar katru enerģijas centru, no pirmā, kas ir par drošības sajūtu, rekur jā, es arī sarakstīju, lai bija skaidrs, jo tā ir bāze katram cilvēkam. Pat ne tikai sievietē, īpaši sievietē, protams, bet vispār katram cilvēkam. Jo es ilgu laiku jutos maksimāli nedroši. Vēl, kad es biju braucu uz Balī, man bija trauksme, kā es tur tikšu galā finansiāli, un dēļ tās trauksmes es arī nevarēju realizēt kaut kādus savus projektus, jo iekšā ir tāda nedrošība. Tajā pašā laikā, ja man nebūtu finanses, bet es būtu mierā un justos iekšēji drošībā, es no šīs drošības un miera spētu radīt iespējas, lai iegūtu naudu. Ka šis ir tas pamats, kur mēs strādājam ar savu enerģiju, un tad pēc tam mēs spējam to materializēt, iemiesot reālajā dzīvē. Jo ja mēs nereizi neizjutām, kā tas ir justies droši un mierīgi par savu dzīvību, par savu drošību mājās, finansēs, tad mēs to nekādīgi nespēsim pievilkt savā dzīvē. Un tur mēs strādājam caur ķermeņa praksēm, viņas superīsas, tur ap 15 minūtēm, tad tur ir apraksts podcasts katram centram, rekur otrais enerģijas centrs. Tas bija arī transformējošs moments manā dzīvē, ka es sapratu, ka es esmu sieviete, ka es vienkārši esmu dvēsele, jo man ir ļoti spēcīga tā apziņa, ka es esmu dvēsele, mēs visi esam dvēseles, un es aizmirstu, ka es šajā pasaulē atnācu kā sieviete, un tagad, piemēram, arī Krista vakar rakstīja storijos, ka esmu vispār sievišķīgākais cilvēks, ko viņa pazīst. Man tas ir milzīgs kompliments, un es pati īstenībā to neredzētu. Ja jūs man to neteiktu, es nemaz nezinātu, jo priekš manis tas jau ir tik dabīgi. Jo arī, kad tu atgriezies pie sevis, kad tu vienreiz esi savienojies ar šo sievišķo enerģiju atslābumu, ka tu drīksti būt maiga un tas nav vājums, tā kā tas viss ir par sakrālo centru. Tad mums ir saules spinums, kas jau ir par mūsu tā kā jaudu spēku. Kā jūs domājat, no kurienes man ir kaut kādi panākumi? Un tas ir tieši dēļ 3. centra, kad es spēju sev uzlikt mērķi, spēju viņu sasniegt. Tas ir vīrišķīgāks centrs, un man viņš bija dabīgs, jo man nāk no manas mammas. Tāpēc es jau no bērnības biju tāda arī plānotāja un saraksti, un tāpēc arī es labi māku visu kaut ko organizēt. Tā kā 3. centrs, viņš arī mums iemāca par to, ka mums kā sievietām mēs nevaram būt tikai plūsmā, tikai izšķīstajā baudā un visā tajā, ka īstenībā ļoti svarīgi arī attīstīt savu iekšējo spēku, sauli. Tā kā visām, kuras grib vispār attīstīt kaut ko savu, būt publikas priekšā, bez šī centra nekā. Man visu laiku krīt auskuri šodien. Ļoti interesanti. Kas pa zīme? Kas tā pa zīme? Un 4. enerģijas centrs, protams, mūsu sirds, kur mēs beidzot saprotam, ka mēs nekad neesam vienas. Mēs izdziedinam visas tās situācijas dzīvē, kur mēs domājām, ka esam vienas, ka nepiedevām sevīm, tā kā beidzot izhīlot to savu mazo bērnu. Un te man bija tāds milzīgs breakthrough, arī par ko es jums stāstīju, ka tu piesalies un tu mīli katru lapiņu, katru koku, cilvēks, un tu jūt, ka viņi tev mīl atpakaļ. Tā ļoti skaista sajūta. Un tu saproti, ka, 1. centrā mēs saprotam, ka matērija ir ļoti svarīga. Tad 4. mēs saprotam, ka īstenībā tā mīlestība ir pati svarīgākā. Tad ir kakla centrs, kur mēs iemācāmies izpausties, runāt, kā es tagad runāju. Man, protams, arī pašai ir kur augt un bezbailīgi izpaust. Tā kā tava ideja uzreiz
spēja arī nonākt, par to spēju sadzirdēt. 6. centrs sievišķais par intuīciju, par spēju redzēt vairāk, just, gūt atbildes, un 7. centrs nereāli svarīgs. Arī manā dzīvē izšķirošais, kad es savienojos ar visumu, kad es sapratu, ka es neesmu viena, kad es sāku lūgties pašos grūtākajos dzīves brīžos. Es šo neesmu stāstījusi, man liekas, tā publiski, bet, kad es biju Balī pirmo reizi, man bija finansiāls tādas problēmas, jo es atteicos no dažādiem projektiem, jo es jūtu, ka tie ar manīm nesaskan. Iedomājieties, vienkārši cilvēks atsakās no kaut kādiem projektiem, jo viņi vienkārši nesaskan un viņam nav nekādu citu variantu, un man ir bijušas dažas reizes, kad es reāli dzīvoju uz roltoniem un pat speciāli taisīju fastingu, jo man nebija iespējas nopirkt pat ēdienu. Iedomājieties, ka es esmu izdzīvojis arī šādus brīžus. Un tieši šādos brīžos, kad es tomēr uzticējos sev, es tik ļoti izjūtu to visumu atbalstu, un esmu to dzirdējusi no daudziem cilvēkiem vēl grūtākajās situācijās, ka tie, kuri pievērsās ticībai un uzticēšanās, nevis tā, ka tu kaut ko dari randumā un tad ceri, ka tev izglābs Dievs, nē, bet tad, kad tu jūti, tava intuīcija sauc tev izdarīt lielu lēmumu, un tu zini, ka tā ir tava patiesība, bet tur nav garantija, tur ir risks un iespējams tev arī nesanāk, un tajā brīdī tu nostiprini savu ticību un pie tevis atnāk visums, Dievs. Tā, tūlīt audio es izslēgšu. Kādam, jā, viss izslēdzu. Tā, ar to mēs tikām galā. Uzrakstiet čatā, kā jums liekas, kurš centrs jums ir visstiprākais un kurš jums vēl ir tāds visvājākais. Kā tāda mini diagnostika, jau pēc tā, ko es pastāstīju jums. Jo tas ir arī, tā ir īstenībā tā diagnostika, ko es gribu ar jums izdarīt, lai mēs saprotam, uz kāda viļņa mēs šodien runāsim. Tātad centrs, kas jums strādā vislabāk, visharmoniskāk, un centrs, kas jums strādā visvājāk, uzrakstiet. Jo tiešām šī ir bāze. Tas ir tas, ar ko es sāku, un bez šī iet savu misijas ceļu ir ļoti grūti, jo mēs esam nestabilas, mēs esam emocionāls, mēs visu laiku nevaram mierīgi iet pretī saviem mērķiem un savai misijai. 1. un 7. vājākais, un viņi īstenībā ir vissvarīgākie. Vienīgais izņēmums, kā dāmas, kas ir attiecībās, jums pirmo centru ļoti iespējams, ka nosedz arī vīrietis. Vismaz ceru, ka jūs veidojat tādas attiecības, kur jums pirmo centru palīdz nosakt vīrietis. Tas ir svarīgi. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo ja jūs ieņemat pirmā enerģijas centra enerģiju, tad vīrietis ieņems otrā enerģijas centra enerģiju sievišķo. Un diez vai jūs gribat, lai attiecībās sievišķā enerģija aiziet vīrietim un vīrišķā enerģija aiziet jums. Visvājākā 1. un 3. Spēcīgākais 7. Super, ka tu nostiprināji 7. Stiprākais 3. Vājākais 4. Jā, īstenībā, jā. Īsta mīlestība parādās, kad mēs attīstam sevī 4. centru. Stiprākais 2. un 5. Jā, kur Krista sevi izaicināja, novadīja hipnozes sesiju pasākumā, tā kā tā noteikti reālām darbībām virzies uz 5. Jā, ļoti labi. Manuprāt, 4. ir centrs strādā vislabāk. Jā, Kitī, tev ir ļoti spēcīga līdzjūtība, ļoti atvērta sirds. Tas ir arī tavs dabīgais talants. Mums ir arī īstenībā jāsaprot, kas no šiem visiem ir mūsu dabīgais talants. Jā, kas mums ir visvieglākais un mums ir jāizmanto tas, ieliekot savā misijā. Es, piemēram, kad iepazinos ar visiem centriem, es viennozīmīgi varu pateikt, ka man visspēcīgākais ir sirds centrs un saules spinuma centrs kaut kādā mērā. Tāpēc es arī varu runāt par misiju un darīšanu un sazemēšanu. Liekas, ka viss ir vajag, bet 6. 7. stiprāks. Jā, kuriem ir spēcīgāki 6. 7. centrs augšējie?
tad jums ir ar sazemējumu problēma. Un, ja nav sazemējuma, tad šie 6. un 7. var destruktīvi strādāt, ka jūs tikai ticat, neko nedarat, un visums jums tāpat visu laiku rādīs ar pirkstu, ka ej, sakārto finanses, sakārto savu bāzi, savas bāzes vajadzības. Vājākais, 2., stiprākais, 4. Baigi interesanti. Jā, vispār liela tendence ar sievišķo enerģiju, jo 2. un 4. centrs abi ir par sievišķo enerģiju, bet ja mēs esam, piemēram, mātes lomā ilgstoši, mēs varam aizmirst par to 2. Ja? Par to arī mūzas enerģiju, seksapīla enerģiju. Tas ir ļoti svarīgi. Grūti pateikt, šķiet, ka 3. stiprs, bet ar disciplīnu mēs būs grūtāk. Es domāju, ka tev 3. stiprs, jā, 3. arī ir par pārliecību. 2. un 3. spēcīgi, 1. vājš pašai, bet attiecības palīdz, jā. Tā ir, kad periodos, kad es nebiju attiecībās, es tā strādāju ar 1. enerģijas centru, jūs nevarat iedomāties. Es taisīju tur riktīgi visas sazemēšanas prakses pa grīdu, saju zemi, koka praksi. Jo citādi nevar. Tāpēc arī mums ir brīži dzīvē, kad mēs esam bez attiecībām, vai arī, kad mūsu partneris nav stiprs tajā, lai mēs pašas tajā ienkurojamies, saprotam, ka ja nu kas, es vienmēr arī pati būšu tajā drošībā, un neesam atkarīgas tomēr no tā otra cilvēka. Stiprākais 5., 3., vājākais 5. Jā, ar 5. tā ir pašizpildes, un tā ir ideja realizācija, strādāt ar balsi un reāli darīt. Vājākais 1., stiprākais 6. Kakla vājākais. Ok, super. Jā, un tad tas ir vispār tā ir tā bāze, kas ir akadēmijā, tas bija, ar ko sākās mans ceļš, un tāpēc tas arī ir tāds iesākums vispār akadēmijas ceļā. Bet, kas notika tālāk? Īpaši es to izjūtu tagad, kad jau mans healinga periods ir noslēdzies, un ja agrāk es tur nācu mājās, taisīju savas dejas prakses un raudāju un dziedināju, un katru reizi liekas, ka ir ko vēl izdziedināt, ka ir ko vēl tā kā izdarīt ar sevi, tad tagad es to daru diezgan reti, tādas dziļas dziedināšanas prakses, drīzāk vienkārši enerģijas uzturēšana. Tā. Tūlītas pieslēgšu. Un vienā brīdī parādījās jautājums, kāda jēga mēs to visu praktizējam? Uzrakstiet, kāpēc jūs vispār praktizējat kaut kādas prakses, priekš kam? Tas ir īstenībā ļoti būtisks jautājums šodien. Priekš kam vispār visu to praktizēt? Lai sajustu sevi, lai justos labi saskaņā ar sevi, jo tās man liek justies tuvāk. Lai justos labi. Jā, tā ir bāze. Mēs visi aizmirsām, ka justies labi ir bāze. Vai tas ir mūsu mērķis šajā realitātē? Iedomājieties, kaut kādā veidā, kur tieši ir uzzīmēts kosmos, jūs izdomājāt ierasties tieši uz planētas Zeme, kur viss ir materiāls, kur ir kaut kādi zemes likumi. Ja kaut arī visdrīzāk bija iespēja uz citām galaktikām aizceļot, kur tur vispār nav matērijas, kur vienkārši ar domām viss jau notiek, mēs vienkārši visas esam dvēseles un tur justies labi. Jā, es te nekādā gadījumā neteikšu, ka darbs ar enerģiju ir nepareizi, bet tas, ko es esmu sapratusi tagad, ka tev nav jābūt gala mērķim. Un, ja sākumā es praktizēju, lai vienkārši tā kā uz brīdi sajust to mieru, justies labāk, ziniet, pat kā pēc tāda izdeguma, ka tu vienkārši gribi gulēt zem palmas un visu dzīvi neko nedarīt. Un tad manā dzīvē es esmu jau izdzīvojis to, ka
visas prakses ir izdarītas, un es tiešām sajūtos daudz labāk. Man ir daudz spēcīgāks iekšējs kodols. Es jūtos labi jau katru dienu, pat daudz ko nedarot. Un es ar savu piemēru pateiktu, ka tas ir ietrenējams, prakses strādā. Es esmu arī pagulējusi zem palmas un sapratusi to, ka tas nav gala mērķis. Ka īstenībā sajusties labi mums vajag kāpēc? Lai mums būtu enerģija un resursi realizētu savu misiju. Lai kaut ko vērtīgu izdarītu šajā pasaulē. Jo daudzi, kas strādā, piemēram, darbos, ir noguruši vai tur mācās un izdeguši tajā visā termiņos, viņi domā vienkārši visu dzīvi gribētu gulēt zem palmas, lai man ir bezgalīgi daudz naudas un neko nedarīt. Jums tas ļoti ātri apniktu. Kādam ātri pēc mēneša, kādam pēc gada, bet tas apniktu. Jo tam nav jēgas. Visur, kur nav jēgas, tam nav jēgas. Un kad tu saproti dzīves beigās, ka, es visu dzīvi taisīju prakses, lai vienkārši kaut kā justies labi, tas ir ok. Bet, ja jūs esat šeit, visdrīzāk jūs dziļi sevi saprotat, ka jūs gribētu darīt kaut ko, kas nes vērtību, kas palīdz atklāt savu potenciālu, ne tikai vienkārši justies labi, bet kļūt par savu labāko versiju. Kas es varu kļūt? Es īstenībā 10 gadus atpakaļ redzot, par ko esmu kļūst, būt ļoti laimīga, jo tad man pat likās, ka man nekad nebūs attiecības, jo manā galvā es biju tik briesmīga. Un tagad man ir vēl interesantāk, par kādu vēl personību spēšu kļūt, ko es vēl varu pievilkt savā dzīvē. Tas man liekas interesanti un aizraujoši. Lai saglabātu veselā prātu, uzturēšana ir atslēga, nav jāgaida smagi periodi, lai jusiet brīnišķīgi ikdienā, jā. Tas ir kā iztīrīt zobus meitenes prakses. Un ja mēs uzliksim zobu tīrīšanu kā galveno mērķi savā dzīvē, kaut kas nebūs tā, kā mēs patiesībā gribam. Un tad nākamie loģiskie jautājumi, tad, kad es tā kā, vismaz atguvos, vismaz sāku justies mierīgi pati ar sevi, bija jautājums, bet ko tad, lai es daru ar savu dzīvi? Un īpaši tas aktualizējās, protams, kad es pabeidzu savu universitāti, visi mani kursu biedri tādi aktīvie uzreiz tur piesakās uz darbiem, uz kaut ko tur dara. Man ir jautājums, bet ko es darīšu ar savu dzīvi? Ko es gribu strādāt? Vai tiešām man nākamie 30 gadi jāpavada ofisā, strādājot uz kādu? Un un tas bija tas ideālais karjeras ceļš, un tajā brīdī notika pamošanās, jo es sāku sev jautāt, kam viņš ir ideāls. Jo, ja es turpinātu šo ceļu, kas ir redzams bildītē, es tiešām strādātu kādā krutā kompānijā, ļoti labi pelnītu, būtu stabilitāte, iespējams ar kaut kādiem kredītiem, kas ir ļoti forši. Es arī vispār nevienai nekad, vairs nesaku, ka jums ir jāpamet visi savi darbi. Jā, tas nav mērķis, ir mērķis, ka jūs paralēli vismaz darbam darat kaut ko savu nozīmīgu, un ar laiku iespējams arī varat no viņa aiziet, lai tas ir tomēr pakāpeniski sievišķīgi. Un tā kā es jau biju praksēs un arvien vairāk sāku arī izmantot tieši ķermeni kā savu kompasu, ziniet, kad agrāk es tik ļoti nejūtu sevi, ka es kafejnīcā izvēlējos to, ko izvēlējās mana draudzene. Ka es sāku trenēt to, ka pirms es izvēlos tur, piemēram, kafiju vai kakao, es sajūtu, ko ķermenis man grib, uz ko ir tāds jā, visa ķermeņa jā. Un tad es sāku sev jautāt, vai strādāt ofisā un turpināt šo ceļu, tā kā ir mans. Un kad es sāku taisīt prakses, bija tādā miglā, es nezināju, bet pēc reiz prakšu pabeigšanas ir vienmēr tāds tukšums, tāda skaidrība, un katru reizi man bija tāds nē. Un sākumā tu to ļoti klusi dzirdi. Un tas kā tāds, varbūt nē, varbūt jā. Jo vairāk tu tomēr praktizē, jo vairāk tu savienojies ar savu ķermeni, un nevis vienkārši pat praksē, bet ikdienā.
kā es jūtos, vai es gribu uz toleti, ja es gribu uz toleti, es iešu un tā kā aiziešu, nevis gaidījuši, kad beigsies, kad es lieku savu ķermeni prioritātēm, es sāku vienkārši sadzirdēt sevi ļoti skaidri, ka man tas līdz galam nedara. Un tad es arī atklāju to, ka patiesība, kas ir jūtama ķermeņa līmenī, ir vienīgais patiesais orientieris, jo vispārējais, ko mēs zinām, nāk no citu cilvēku galvām. Pat ne no citu cilvēku autentiskā kaut kāda redzējuma, bet no tā, ko viņi paši sev ir iehipnotizējuši. Man ir arī forša kolēģe, viena cita, viņa arī hipnozē strādā, un viņa tā teica, ka cilvēki baidās pie manis iet uz hipnozi, bet viņi nesaprot, ka viņi no bērnības jau ir iehipnotizēti, no saviem vecākiem, no sabiedrības. Un es sāku izrakstīt visas vispār pārliecības, kas manī ir par naudu, par sevi, par dzīvi. Sāku jautāt, vai tā ir mana patiesība un jūs, ko ķermenis saka. Un pēc katras manas prakses man gan bija tāds jautājums, kas ir mana patiesība? Un tad es rakstīju, kas ir šobrīd man liekas, kas ir mana patiesība. Kā es nevaru savu melot, ka man nepatīk šeit strādāt, es nevaru savu melot, ka nepatīk šeit dzīvot, ka es jūtu, ka es varu kaut ko vairāk. Jā. Uzrakstiet čatā vienu patiesību par sevi, ko jūs atklājāt varbūt nesen vai varbūt pat tagad. Nu, ko jūs esat tā kā gatavas atzīt? Ka, piemēram, jebkas, man īstenībā ir svarīgi labi izskatīties. Tā arī bija viena no manām patiesībām, jo pirms tam es domāju, es to daru tikai, jo tas ir pieņemts, pēc tam es to nedarīju, jo man likās kāda jēga, es esmu dvēsela, un tad es sapratu, ka tomēr mana patiesība ir, kad es esmu sieviete, un es izskatīšos labi. Kas ir jūsu tāda kāda patiesība, ko jūs jūtat ar visu savu ķermeņa šūniņu, bet jūs vēl neesat viņu reāli ienkurojušas dzīvē? Jā, varat uz brīdi arī savienoties ar ķermeni un sajust, kas manā dzīvē šobrīd nesaskan ar manīm, vai ko es noteikti zinu, ka es gribu. Man ir svarīgi justies pārliecinātai par sevi. Jā, tā arī ir varbūt patiesība, ka man apnika tur nejusties pārliecināt un slēgt sev apšaubīt. Es jūtu, ka tas nav patiesība. Un arī viens veids, kā saprast, vai tā ir patiesība, ir sajust, vai ķermenī uz to ir pozitīvs impulss vai negatīvs. Piemēram, ja es saku, ko tad ko es tur varu? Man ķermenī uzreiz ir tāda nolaišanās sajūta, ko tad es? Uzreiz gribās vienkārši apgulties uz dīvānu un ēst čipšus. Un kad es pasaku, esmu pārliecināta, varbūt es tam līdz galam neticu, bet kad es to saku, man patīkam ir no tā. Tad es saprotu, tā ir mana patiesība. Justies brīvi visās dzīves sfērās, finanses vēl buksē, ir iekšā kaut kur vēl skopums, neticība, brīnumiem, maģiem, vieglumam. Justies brīvi visās dzīves sfērās. Tad tava patiesība šobrīd ir, ka tu vēlies justies brīvi, bet tas gļuks, ka tev ir kaut kāda neticība, viegluma, maģijai un tā tālāk, tad tas ir gļuks, un tu vienkārši to arī apzinies un saproti, ka laikam viņš aizies. Ka ir svarīgi ne tikai sadzirdēt to patiesību, jo lielākā daļa arī, saka, es jau zināju, ka tā nevajadzēja, bet es tāpat izdarīju, es tāpat sev neusticējos. Bet tā atslēga ir reāli tā kā commitment. Es 100% uzticos savam ķermenim. Man ir jāstrādā ar lielu naudu, tā kā tā ir ikdiena. Plašs vēriens, brīvas izvēles, jāstrādā ar pirmo čakru. Jā, lai to sasniegtu.
Jā, redzi, ideāli šis ļoti labs piemērs, ka man gribās iet plašumā. Un pieņem to. Tāpat kā es agrāk nepieņemu, priekš kam man tur kaut kādu savu komūnu un uzstāties un kaut ko mācīt, bet patiesībā es to daru no bērnības. Mana patiesība ir mācīt, mana patiesība ir vākt cilvēkus. Bet mēs visu laiku, lai vēl izskatītos tādām pārreizām un kautrīgām un humble, tur sevi samazinam. Dziļa mīlestība pret sevi, darīt sevis dēļ, nevis citu dēļ kaut ko. Dzīvot tā un tagad, uzticēties tagadnē, nerakņāties pagātnē un neuztraukties par nākotni. Jā, tev vispār ir tagad milzīga arī transformācija, man liekas, saistība ar šo. Svarīgi būt atlētiski spēcīgai, regulāri vingrot. Kāda tava atziņa par arī vīrieti, wow. Ideāli. Un visdrīzāk, ka tev arī būs sakārtots tas 3. centrs pašai, tad vienā brīdī ienāks tas vīrietis, kas arī īstenībā arī ar šo spēcīgo centru. Patiesībā svarīgi ir kustība un ķermenis. Tačana, saprotu, ka augstums nav priekš manis. Patiesībā justies dzīvot komfortā dažādās sfērās. Un komforts nozīmē noteikti, ka izaugsme. Un izaugsme nav komforts. Tā arī ir īstenībā tas āķis, ka tas, ko mēs vairāk gribam, lai tur nonāktu un jāpiedzīvo pretstats tam. Lai sasniegtu komfortu, mums būs jāiziet no komforta. Jā. Atklāt jaunu citu skatījumus dzīvi un ar to dalīties ar cilvēkiem. Jā, Anna, es arī jūtu, ka tev jau ik pa laikam iznāk tas, ka gribās vākt arī tos cilvēkus, dalīties ar cilvēkiem. Tā nav nejaušība. Izdevīgi būt atkarīgai, pat ja morāli cieši no tā. Jā, un tad tā jaunā patiesība, ka es gribu būt neatkarīga, ka es gribu būt vesela. Nevaru izturēt strādāt kādam citam? Jā, es arī. Īstenībā nav nekas cits slikts strādāt uz citu, bet tas vienkārši neder visiem. Un ja jūs arī strādājat uz kādu, tomēr izvēlaties to, kas saskan ar jūsu misiju, ar to, kas jums ir patiesībā svarīgs. Vai vismaz tas cilvēks, kas nedara pāri kaut kādām lietām mūsu planētā, ar ko jums saskan. Kāpēc... Es arī nerezināju mans ofisa darbs, jo viena no sfērām bija mikrokredīti. Un es domāju, es atbalstu to sfēru, kas, tā kā var teikt, atņem naudu vēl no trūcīgiem cilvēkiem. Mans nerezināja. Protams, ir dažādi brīži dzīvē, kad mums tas ir jādara, bet tomēr mums ir jācenš izvēlēties tad arī to kompāniju, kas saskan ar mūsu mērķiem un misiju. Iet savu ceļu, parādīt, ka tas ir iespējams, visas vēlmes, ir iespējams piepildīt, sapņus realizēt, tā ir norma, ir grūti strādāt zem cita, patiešām kaut gan sfēra man interesē. Jā, es saku, tas nenozīmē, ka uzreiz mums ir jāiet tikai savu ceļu, tas nav viegls ceļš. Tas nozīmē, ka vismaz paralēli sāk darīt kaut ko savu un tad sajust, varbūt tas arī ir tas ideālais balans. Varbūt jūs vienā brīdī gribēsiet tomēr vispār no tā dalīties. Ļoti labi, ejam tālāk. Jā, un šeit radās no šī Embodied Woman programma. Agrāk tā bija Dance to Myself programma, kas ir par atgriešanos pie sevis. Un pa lielam es sen nebiju domājis par šo programmu, bet viņa ir ļoti forša, ļoti jaudīga. Tā 2 mēnešu programma, un lielākais, man liekas, ko no tā paņemt ir, protams, regulārās prakses, protams, forša vide, bet separācija no citu viedokļiem un pilnīga uzticēšanās ķermenim, savam viedoklim, separācija no vecākiem. Viņš tāds healing kurs, bet vēl joprojām tomēr fokusēts uz darbu ar savu enerģiju. Tieši tās prakses, kas ir šeit, palīdzēja man separēties no vecākiem, sajust drošību sevi, atgūt kontaktu ar savu ķermeni, mīlestību pret savu ķermeni, savienoties ar savu sirdi, ar vismu. Tur jau ir vienkārši tādas dziļākas prakses, kad jau 7 enerģijas centri, viss ir skaidrs, viņš ir tāds, vieglais. Tad šeit jau tā mēs ejam dziļumā, tā kā arī ļoti forši. Tas ir nākamais solis akadēmijā.
Un, jā, tad ar vien aktuālāks kļuva jautājums. Un tad nākamajos gados, pēc tam, kad es aizgāju no ofisam, pieņēmu lēmumu iet freelancā, es sāku visu laiku pētīt, ar ko tad es gribu pelnīt, kas ir mana sirdslieta, ko es patiesībā vēlos darīt. Un atbilde neatnāca uzreiz. Kaut arī es viņu meklēju visu laiku, meklēju, kas tas būtu tā viena lieta, ko es darīšu līdz mūža galam, un uzreiz jums pateikšu, ka tā tas neatnāk. Un mana stiprā puse šajā ceļā bija tas, ka es atļāvos eksperimentēt, mēģināt, pamest, kļūdīties, un katrs mans mēģinājums mani kaut kur veda. Kur arī jāslēdz sevis izpakošana un eksperimentēšana, ka, kad es aizgāju no ofisa, man sākās tāds periods, ka es sāku sev uzdot miljonus jautājumus. Kas dod man enerģiju, ko es gribēju darīt bērnībā, kas man padodas dabīgi. Tāda sevis riktīgi izpakošana, ka tu ieraugi sevi kā personību, sāc analizēt to, kas tev vienmēr ir paticis. Un es sāku eksperimentēt. Piemēram, es no bērnības montēju video reāli. Es izdomāju, sociālos tīklos varētu ar to palīdzēt cilvēkiem, vai arī man vienmēr paticis ir mārketings, jo man patīk noformēt, es ar to palīdzēšu. Vai arī es zinu, ka pēdējie 5 gadi tajā laikā es nodarbojos ar praksēm, tā kā spiritual sfēra man patīk, un tad pirmais darbs, ko es darīju freelancā, es sāku jau uzreiz ar savu Instagramu, bija spiritual business marketing, ka es palīdzēju citiem garīgiem un pašizaugsmes biznesiem ar viņu mārketingu. Jā, jo tajā laikā, es biju pabeigusi universitāti, kas arī bija par biznesu, un man bija tas bija ļoti tajā garīgajā tēmā, un es arī jūtu, ka es nevaru iet to ceļu, ka es kaut kur aizskatros, tur kaut ko freelancā daru, ziniet, uz platformām un tur rakstu klientiem, es zināju, ka man jāiet sava personīgā zīmola ceļu, un tas ir daudz bailīgāk, ka tu izai Instagramā pirmais stories, tev liekas, ak šausmas, kā es izskatos, ko domā mani kursa biedri. Tagad es jau atskatos, un man ir speciāli jāpiepūlās atcerēties to, bet tajā brīdī, kad tu visu nakti neguli, jo nākamajā dienā tu sevi ieplānoji ielikt storiju runājošo pirmo, redzēt, kāda tad man jau bija tā disciplīna, apņēmība, ka es to izdarīšu, ka es nevaru vairs sevi nodot. Mani turēt tās dusmas uz sevīm, ka es jau kaut kad sevi biju nodevusi, un solījums, ka es sevi vairs nenodošu. Un arī katrai no jums, ja jūs gribat kaut ko sasniegt, man liekas, vienreiz ir jāsadusmojas, ka man apnika sevi nodot, man apnika neturēt savus solījumus, viss pietiek. Un tā es eksperimentēju. Šeit ir daži no tādu pagrieziena punktiem manā dzīvē, kur aiziet no ofisa uz freelancu. Tad es, kaut arī es it kā nodarbojos ar mārketingu, es tajā laikā pat biju savu pirmo online kursu izveidojusi par mārketingu, par mārketinga pamatiem. Tā kā tas arī man ļoti, protams, nodara arī tagad. Tad es sāku taisīt savus pirmos pasākumus. Bija sieviešu aplis, bija accountability grupiņā ar ieradumiem, ka jau tādi pašizaugsmes garīgie pasākumi, tas tā kā blakus lieta, tā kā būtu forši. Es pati tādu gribēju, īsti Latvijā vēl daudz nebija tāda iespēja, un es sāku taisīt tad. Tā for fun. Un tad es devos uz Bālī, kur man bija arī milzīga separācija ar ģimeni, kas vispār nesaprata un neticēja un domāja priekš kam, un tas ir bīstami. Tad es tur satiku savu garīgo mentoru, arī tāpēc, ka es atdevos visumam un sekoju ķermeņa impulsam. Tad sāku veidot jau pasākumus Latvijā, vēl no lielākas misijas sajūtas, es tagad saprotu, ka tas man ir svarīgi un man tas ir jādara. Tad es sāku pasniegt bačatu, kas arī palīdzēja man attīstīt īpaši manu 5. enerģijas centru, 2. enerģijas centru, sajust to sievieti sevī. Tad atkal bija došanās uz Balī ar jauniem izaicinājumiem. Tad es izveidoju savu pirmo retrītu, kas arī kļuva par pagrieziena punktu, jo tomēr retrīta organizācija ir ļoti liela atbildība, ļoti tāds liels punkts kaut kāds. Un katru reizi man bija iespēja nobīties un to nedarīt. Katru reizi bija tāda sabotāža, ak, Dievs, ko tu dari, ko padomās. Un katrā šajā reizē es tomēr izvēlējos nenodot sevi un virzījos
tur, kur es redzēju lielāku jēgu. Un kas ir pats svarīgākais, ja pastāv šo ceļu, ka tad, kad es biju momentā, kad es gribēju iet no ofisa, es gribēju uzreiz uzzināt, kas ir tā mana misija, ar ko man nodarboties, ar ko man pelnīt. Un, diemžēl, tajā brīdī es pat nevarētu vēl iedomāties, ka vispār eksistē tāds novirziens kā embodiment. Viņš vispār vēl nebija tāds populārs. Tad pat vārdu somatika sāku dzirdēt tikai dažus gadus atpakaļ, nevis 4-5 gadus atpakaļ. Jā, bet tagad es saprotu, ka tas, ka es sāku nodarboties mārketinga lauciņā, man nereāli palīdz tagad. Un tad es sekoju impulsam un sāku organizēt savus pirmos pasākumus. Tāpēc man šobrīd pasākumu organizēšana ir tik dabīga, tik viegla, es teiktu. Vai došanās uz Balī, tad, kad es tur ēdu roltons un bija problēmas ar finansēm, kā tas man nostiprināja ticību tagad, un ja es nebūtu izgājis to periodu, es nevarētu jums neko ieteikt par to, kā tas justies nestabili un stragulot ar finansēm. Un tā tālāk. Un izrādās, ka katrs mans punkts jau bija mans misijas ceļš, ka tas mani veda, un jau tagad, kad jūs esat šeit un uzdodat sev to jautājumu, ko man īsti darīt, kur man iet, kur man pelnīt, jūs jau esat uz savu misijas ceļa. Jums nav viņš jāmeklē. Vienkārši apskatīties, kur jūs esat tagad, kas jums no tā rezonē, un atkal spēr to nākamo soli virzienā, kur jums ir tas ķermeņa impulss. Un tad vienā brīdī, iespējams arī ļoti drīz, mums būs tāds, viss es saprotu. Arvien vairāk kļūst skaidrs, ka arī tur, kur es esmu tagad, man ļoti nodara tas, ka es protu montēt video, ka es protu mājaslapas taisīt. Tas, ka es protu viena ceļot. Tie ceļojumi tagad atvēra durvis uz retrītu. Tas, kad es biju bez naudas, man bija tāds humblings, tāda uzticēšanās, un tieši tas ļāva man satikt manu garīgo skolotāju. Es nevarētu viņu satikt no pozīcijas ego. Vai, kad es pasniedzu bačatu, mana siešķīga nebūtu tā attīstījusies tādā līmenī, ja es nebūtu tur. Kaut arī bačatus neplānoju ne pasniegt, ne arī dejot, tādā līmenī. Kā īstenībā arī paskatieties savu ceļu atpakaļ, kam jūs esat gājuši cauri, un visdrīzāk jūs jau ieraudzīsiet, ka viņš jūs ir kaut kur vedis. Pat ja jūs kaut kur varbūt esat taisījuši lēmumu un nenosirds, kaut kur jums ved. Vēl, kad es biju universitātē, kad es vēl biju tādā automātā, tad jau es sāku taisīt pasākumus cilvēkiem. Man jau tad bija milzīga komanda ar cilvēkiem, un es sāku jau kaut ko taisīt. Ka pat tad, kad mēs vēl pat neesam pamodušies dzīvi, kaut kā mēs tāpat virzamies pa to savu līniju dzīvē. Jā, nekas nav jānogriež ar nāzi. Ļoti būtiski. Neko nenogriežam ar nāzi, drīzāk apvienojam visu to, ko mēs jau daram, mākam un protam. Un tas arī mūs vedīs uz priekšu. Un tas ir tas slaids, ar ko es gribēju padalīties. Tūlīt es padašos. Te es uzrakstīju tās savas bailes, ko es varēju atcerēties, kuras man ir bijušas. Un kuras ir bijušas lielākie transformāciju momenti manā dzīvē. Pirmās bailes, ka neizdosies. Un viņas ir katru reizi. Ziniet, man gribētos jums pateikt, ka jūs vienreiz izdzīvojat tās bailes un nākamreiz tās neatgriežas, bet es melotu, jo viņas atgriežas. Un bailes, ka neizdosies, ko es te jums varu pateikt? Neizdosies un kas? Neizdosies un kas? Tas vislielākais, no kā mēs baidamies, ir no tā, kā mēs jutīsimies, ja mums neizdosies. Ka mums tik ļoti nervu sistēmai tas ir bailīgi, jo tad tas var būt kādam apkaunojoši, kādam tas var likties, ka viņiem pašiem par sevi pamainīsies tā kā viedoklis par sevi. Bet te, ko var izdarīt, izdzīvot ar ķermeni, to momentu, ka jums reāli neizdodas, ka jums ir tas sliktākais scenārijs,
tā kā sevi reāli pāžēlot, paraudāt, un tad iedomāties, but what if it works out? Ja nu tas izdodas, un tā atslēga mana ir vienkārši fokusēties uz to, ka tas izdosies. Tāpat kā tajā zīmējumā no katra punkta mums ir dažādi varianti, un mēs nezinām. Ir tik daudzas lietas, ko mēs varam kontrolēt savā dzīvē, bet ir tik daudzas, kas ir saistītas ar astroloģiju, ar mūsu iepriekšējo dzīvju karmu, un ar to, ka mums ar galvu var likties, ka ja man neizdosies, viss ir slikti, bet dažreiz, ja man neizdosies, tā tam bija vajadzēja būt, lai man pēc tam kaut kas izdotos vēl labāk. Piemēram, jums neizdevās aiziet tā kā uz universitāti nokļūt, ka jūs tur pieņems kaut kādu baigu foršo, bet tad jums iedot vēl labāku iespēju, kur jums izdodas. Ja? Tad man bija ļoti liels bailes kādu nokupēt. Jūs arī uzrakstat čatiņā, paralēli rakstat, kuras no šīm bailēm arī jums ir. Interesanti, cik ļoti mums arī saskanēs bailes nokupēt, jo ja nu kāds reāli padomās, ka es paņēmu to ideju no viņa. Un man ļoti bieži bijis tā, ka man atnāk kāda ideja, bet es redzu, ka vienkārši kāds tikko jau par to ir ielicis storijā, un man tāds, nē, visas to vairs nevar realizēt, jo kāds jau par to ir izdarījis. Un šajos brīžos tā lielākā mācība ir, ka idejas tiek dotas daudziem cilvēkiem, un katram ir tiesības to realizēt, pat ja kāds cits jau to realizē, un arī mācība par to, ka uzreiz jārealizē. Jo ideja ir arī ķermeņa tāds kā signāls no dvēseles, ka hei, ir tāda forša ideja, un ja tu tam neusticies, sanāk, tu atkal nodot sevi. Jā, tāpēc šeit ignorējam visus tos, kuri domā, ka mēs viņus kaut kādā veidā varētu nokupēt, un daram no sirds. Ja es daru no sirds, un es zinu, ka es nevienu nekopēju, tad viss ir kārtībā. Jo man tas ļoti ilgu laiku stopēja. Tāpat arī kā konkurence, ka liekas, tas, ko es gribu darīt, jau visu to dara. Varbūt arī tās, kuras tur pasniedz enerģijas deju, Samanta jau to dara. Un ja ārsti domātu, ka, ko es tur būšu ārsts, citi jau to dara. Nav loģikas, vai ne? Tāpat arī mums, ja jums ir ienākusi prātā ideja, tas viennozīmīgi nozīmē, ka kādam pasaulē arī ir nepieciešams tieši jūsu tas sniegums, tieši jūsu idejas realizācija, jo jūs tāpat to ideju realizēsiet pa savam. Varbūt no sākuma jums liksies, ka jūs darat to pašu, ko citi, bet ar laiku, jo vairāk jūs attīstīsieties, jo vairāk iznāks jūsu tas autentiskais, par kuru jūs pat tagad nevarat iedomāties. Tāpēc mans ieteikums vienkārši nesakojam konkurentiem, ja jūs tas triggerē, ja jums tas traucē un neiedvesmo, tas ir pilnīgi normāli. Jā, un vienkārši daram fokusu sevīm. Kāpēc? Jo visu laiku mēs fokusējamies, ko tur citi, ko viņi padomās vispār uz kādu brīdi var atsakot vispār no visiem un nofokusēties tikai uz sevīm un ko es gribu no sevis dot. Es, piemēram, arī nesen pilnībā pamainīju savu mārketinga stratēģiju, ja vēl man ir bijuši brīži, kad es centos ielikt kaut kādā trendā, jo tas varētu labi aiziet, vai vienkārši domāju, kas citiem aizies, tad tagad es vairāk skatos, kas ir tas, ko es no sava kodola, no savas patiesības gribu pateikt un par to saku. Un aizies, neaizies, es nezinu, bet es maz padalījos ar to, ko es reāli gribēju no sirds pateikt. Tā, jā, es pabeigšu stāstīt par katru, tad palasīšu jūs ziņas. Ka mani nesapratīs, jā. Man likās, ka es nesaprotami runāju, ka es nespēju salikt vārdus kaut kādā loģiskā kastītē. Tas ir normāli, un iespējams jums arī uzreiz nesapratīs, un kas? Vai tas, ka jūs nesaprot, var jūs apstādināt nedalīties? Un jums ir vienkārši jāsaprot, ka jo vairāk jūs stāstīsiet, jo vairāk un labāk jūs sapratīs. Es pat tagad jūtu, ka es dažreiz tā kā aizrunājos, man no bērnības ir tas, ka es ļoti ātri runāju, un es ar to arī apzināti strādāju, bet tāpat ar katru reizi ir daudz labāk. Un kāpēc es labi spēju runāt? Jo man universitātē bija miljonas prezentācijas, un jau tagad, kad es sevi savu ceļu, es ļoti regulāri taisu šādas prezentācijas, Zoom zvanus, un
Un tāpēc man arvien vieglāk kļūst strukturēt savu domu. Tad man bija ļoti liels komplekss, ka Dievs, kā es izskatos, jo man likās tajā laikā, tur 4-5 gadus atpakaļ, ka Instagramā ir tikai visi ar ideālu sejasādu, ar ideālu izskatu. Man vēl tad bija pumpiņas, un es laiku domāju, kā to noslēpt, un ak, Dievs, un ko par manīm domās, kā pie manis ies. Un paldies tam periodam, jo tieši tas arī palīdzēja man izdziedināt manu ādu. Ziniet, kāpēc? Jo ādam tieši manā gadījumā bija kā tāds aizsargs slānis, ka, ja man ir pumpiņas, tad pie manis, uz mani var neskatīties, pie manis var nenākt, ar mani var nekontaktēties, ka es tā kā varu paslēpties un viss. Un man nepievērsīs uzmanības, un tas mani tā kā aizsargāja. Un jo vairāk es tomēr teicu, bet hei, nē, es zinu, ka mana nervu sistēma grib mani pasargāt, bet dziļi sirdī es gribu būt redzamai, es gribu būt dzirdama, un tāpēc, neskatoties uz to, kā es izskatos, es iešu un dalīšos. Un tas bija lielākais breakthrough. Tas bija grūti, un man likās, ak, šausmas, nu tiešām. Bet tieši tas, ka es dalījos ar sevi, ar tā kā es ierunāju video, nu, jau maksimāli izpaudos, kā es tagad izpaudos, jo jau tā kā man patīk arī, kā es izskatos, es to sāku darīt tad, kad man nepatika, kā es izskatos. Un tad arī viss pamainījās, un mans izskats sāka kalibrēties ar to manu versiju, kas es esmu. Jo mūsu ķermenis tā ir matērija, un viņa lēna, un viņa pakārtosies tam, kāds ir jūsu dzīvesveids. Ja jūsu dzīvesveids ir sēdēt savā čauliņā un nerādīties, tad priekš kam aiziet kaut kādām nepilnībām no jūsu izskata. Kad jūs pasakat, hei, es gribu būt jūsu priekšā, es gribu spīdēt, es gribu būt vesela, ķermenis ar laiku, viņam jādod laiks pakārtosies. Un tāpēc arī, kāpēc es ļoti mīlu ķermeņa pieeju, jo man tas ļoti daudz ko iemācījies. Tāpat arī bačatā. Skatīties partnerim acīs, tur ļaut sev pieskarties, jā, kur bačatā ir daudz tā. Tas viss bija tāds caur elpu, caur ielpu izelpu, caur refleksiju, es lēnām tam gāju cauri. Tālāk, mani aprunās, tas bija ļoti liels. Es domāju, ko tur runās mana ģimene, un vēl vairāk, ko tur domās mani kursa biedri, un cik forši, ka es tagad tā kā par viņiem aizdomājos. Nu, es nezinu, man nav no jausmas, kur viņi ir. Ko viņi dara, un cik forši, ka man apkārt tagad ir cilvēki, kuri manī tic, kas priecājas par manīm, paldies katrai no jums, un tas bija tāpēc, ka es sapratu, ka ja mums nesaskan ar tiem cilvēkiem, nav ko draudzēties, nav ko turpināt attiecības, nav ko tur būt pieklājīgai un it kā foršai. Nu, nē, mums ir dažādas tās intereses, jo tie cilvēki, ar ko es tur mācījos, piemēram, lielākā daļa aizgāja vispār citu ceļu, un loģiski viņi nesapratīs, viņam nerunās, un tas ir ok. Un lai viņi aprunā, man liekas, man ir jāprunā, es par to esmu zinājusi. Beigās, un es tagad par to jūtos labi, tāpēc, ja kāda ir tāds vēl trīceklis, saka, Dievs mani aprunās un domās kaut ko par manīm, tas arī caur praksēm, tu regulē savu nervu sistēmu un tu saproti, ka, kas jāaprunās. Jā, un ka es būšu smieklīga un cringe, tas ir vienkārši jāpiedzīvo, kā saka, no kā es baidos, tas vienkārši jāpiedzīvo un jāpēc no tā baidīties, vienkārši jābūt smieklīgai, speciāli. Man bija daudz brīži, kad es speciāli pat liku kaut ko Instagramā, kas ir jauns priekš manis, lai es varētu paplašināt savas robežas. Man nav dotības tam. Jā, ļoti ilgu laiku man likās, ka es neesmu dzimusi uzņēmējs, taču esmu par visu uztraucos un tur apdomāju, vispār tur kaut kādas dējas vai kās es vienmēr esmu redzējusi cilvēkus, kas dara to labāk un domāju, ka man tur ir jāpiedzimst ar to. Vispār tā nav. Vienkārši, ja tev ir tā ideja, tev ir tā vēlme no sirds, tas jau ir tā zīme, ka tev tas ir jādara. Ka nav izglītības, tas arī bija liels bloks, ka kaut ko nedarīt. Un tā es arī gribu jau uzreiz pateikt, dariet pirms jums ir izglītība. Un ja jūs tiešām saprotat, ka jums viņu vajag, ejiet un saņemat izglītību, protams. Galvenais, lai izglītība nav tikai ķeksīšu pēc. Tad ir kāda jēga. Tad tu atkal pielāgojies kaut kādai sistēmai, kurā tu nemaz negribi būt. Nav vēl viss perfekti.
Jā, es vēl neperfekti izskatos, man nav vēl perfekta fona, man vēl tur ir bērni un vēl neskas perfektāka brīža nebūs. Ideja ir aktuāla tikai tik, cik viņa tagad ir. Jau pēc mēneša tev pat vairs var nebūt enerģijas, jau kāds cits ir to izdarījis un tā tālāk. Jā, uzrakstiet, kas no šī jums pašām rezonē, es arī izlasīšu. Ka tas, ko es daru, nav pietiekami svarīgs, nozīmīgs, ka jādara kaut kas krūtāks, ka jāizskatās labāk, vienmēr sapucētai. Jā, man arī dažreiz uznāk tāds kā обесценивание no krievalodas, ka es varu noniecināt tas, ko es daru. Tas tikai tāpēc, ka mēs esam tik dziļi jau tajā savā tēmā, un nevienmēr redzam to atgrieznisko saikni no cilvēkiem, un dažreiz tas efekts, ko viņi no tevis saņem, nav redzams. Viņš varbūt parādīsies pēc daudziem gadiem. Vai pēkšņi kāds pateiks, klausies, tas, ko tu kādreiz tur izdarīji, jau pateici, īstenībā man ļoti ietekmē. Un tā ir viena no lielākajām mācībām. Kāpēc arī svarīgi iet garīgumā, jo viņi māca, dari bez ekspektācijām. Dari to dēļ sevis. Dari pat ja tevi neviens nesapratīs. Bailes, ka nesanāks, tās ik pa laikam piezogas, bet tad, kad atklāsim, ka būšu mēģinājusi. Bailes no nezināmā. Jā, mēģinās tām, kurām ir bieži bailes, tādas, kuras nebeidzas, tas ir vienkārši secinājums tam, ka jūs vēl neko nesat izdarījušas. Nu, nevis neko, bet kā jūs vēl nepietiekami daudz esat izdarījušas, jo manas bailes bija katru reizi līdz tam brīdim, kamēr es nedarīju. Kad es darīju, protams, tās bailes fonā bija, bet es vairs uz viņām nekoncentrējos. Tad, kad viņas ir tādas lielas un milzīgas un bailīgas, tas nozīmē tikai to, ka mēs vēl nedaram tas, kas mums būtu jādara. Kā jāuztaisa tur pasākumus, jāuztaisa savs produkts, jāpasaka kaut kas. Nepatīk, kā es izskatos. Jā, man arī nepatika. Bailes, ka neizdosies, bet arī šķiet, ka bailes, ka būs, ja izdosies. Jā, Jā, bailes nokopēt. Jā, par manīm vismaz par kopēšanu vispār neuztraucieties. Es esmu pāri šai tēmai, jūs varat kopēt. Galvenais dariet to no sirds un tā, lai jums pašām saskan. Nav pietiekams dotības, finanses, pārliecības. Nu, man arī tā visa nebija. Tā kā ar to visu mēs varam startēt. Bailes palikt bez vīrieša. Jā. Jā, redzi, ka tev šī situācijā parādīja, cik tu esi spēcīga. Ļoti labi. Un... Jā, par sejas sādu, jā. Jā, dokumentu lietu kārtošana, man arī tas viss bloķē, bet tam nav jābūt tām lietām, kas var apstādināt mūs darīt to, kam mēs esam piedzimuši. Iedomājieties, jūs piedzimāt ar kaut kādu lielu mērķi, piemēram, palīdzēt cilvēkiem būt laimīgākiem. Tas ir milzīgs mērķis. Dažreiz liekas, kaut kas ļoti abstrakts. Tas ir milzīgs mērķis, vai palīdzēt cilvēkiem būt veselākiem, vai manā gadījumā savienot cilvēkus, atvērt sirdis, parādīt, ka ir citas iespējas. Man liekas, tie ir milzīgi mērķi. Un kaut kādas sīkas, mazas, nevajadzīgas lietas nevar mūs apstādināt no tā. Neļaujiet lūdzu tam. Vienmēr atgriežat savu fokusu, kas ir vissvarīgākais, un tikai tur fokusēties. Jā, un īsa prakse. Apsēžties mierīgi, aizveriet acis. Sajūtiet vienu no galvenākajām bailēm, kas jums ir ceļā uz savu nodarbošanos no sirds, uz savu dzīvi no sirds, uz darīt to, ko jūs patiesībā vēlaties. Tās galvenās bailes, kas jūs uztrauc. Varbūt uzlikt rociņus uz sirsniņu. Elpojam un sākam just ķermenī, kur sēž šīs bailes.
Jā, ja šīs bailes kaut kur sēdētu ķermenī, tās lielākais, kas jūs bloķē, kur tās sēdētu? Kad jūs atradāt to vietu, jūs varat pielikt rokas vai vienkārši sākt tur elpot, ļaut savu tās sajust. Tagad mēs neejam baigi dziļā procesā, bet vienkārši apzināti sajūtam, kur mums tās ir. Izelpojam dažas reizes ar muti. Un es gribu, lai jūs tagad parunājat ar savām bailēm. Ar to vietu, kur ķermenī tās sēž. Bailes, ko tu patiesībā gribi, lai es izdaru? Kāpēc tu man esi? Sajūtiet, ka bailēm ir kaut kāda milzīga nozīme. Viņas jums kaut kādā veidā palīdz. Un sadzirdiet, ko jums saka bailes. Varbūt jūs nesadzirdēsiet uzreiz. Varbūt viņas grib jūs aizsargāt. Varbūt šīs bailes dod jums spēku, enerģiju. Un vai jūs atdzirdējāt vai nē, tu atbildi, pasakiet bailēm paldies ar zināšanu, ka viņas man palīdz. Es vēl nezinu līdz galam kā, bet viņas man palīdz. Paldies šīm bailēm, ka viņas man ir. Un tagad uztaisiet pozu, kas simbolizētu jūsu bailes. Jūs varat arī piecelties, ļoti svarīgi, ka visas tagad to izdaram. Piecelties vai sēdēt un uztaisiet pozu, kas simbolizētu šīs bailes. Nezinu, būt sačokurēties vai kaut kā. Jebkādu ļoti svarīgi, ka mēs sajūtam, ka šīs bailes aiziet visu ķermeni un parādiet pozu, jā. Un tagad dramatizējot šo pozu ar tām bailēm, ļaujiet tām bailēm iet maksimāli šajā pozā. Ja tas ir par aizvēršanos, aizveraties maksimāli. Ja tas ir par dusmām, sadusmojieties maksimāli. Un paelpojiet nedaudz šajā pozā. Izelpojot ar muti, sajūtot šo pozu. Un tagad atkal aiziet neitrālā pozā. Sajūtiet, ka bailes kļūst nevis par smagu akmeni, kas velk jūs zemē, bet par jūsu dzinējspēku. Ka bailes ir patiesībā atnākušas, lai jums palīdzētu ar jūsu mērķi. Kādu pozu jūs taisītu, ja jūs tagad kopā ar savām bailēm drosmīgi skatāties uz to savu mērķi, ko jūs gribat? Uztaisiet pozu, kas priekš jums to simbolizē. Varbūt izstiepties, varbūt pat kaut kā atliekties, pacelt galvu, jebkas.
Un atkal viņu maksimalizējiet šo pozu, dramatizējiet. Un pēlpojiet tajā. Sajūta, ka bailes tagad ir kā tāda enerģija, kā tāda jauda, dzinējspēks. Kad tās bailes sāk burbuļot kā enerģija. Un vēl vairāk, ja tas ir par spēcīgu pozu, padariet to vēl spēcīgāku. Ja tas par izstiepšanos, izstiepieties vēl vairāk. Ja tas par krūškuru atvēršanu, atveriet to vēl vairāk. Pēlpojiet tajā, sajūtiet to spēku, iet un darīt to, ko jūs vēlaties. Un sajūtiet, ko šī poza, uz ko viņa aicina jūs, uz kādu darbību. Ienkurojiet to pozu un sajūtiet, ka šīs bailes jums saka, kas jums tālāk ir jādara, kas ir nākamais, kas jums ir jāizdara. Jā, sajūtiet to un lēnām atgriežaties. Uzrakstiet, kas ir tā viena darbība, ko šīs bailes grib, lai jūs izdarat. Arī pēc šīs pozas. Spērt soli uz priekšu, jā. Pēc tam var precizēt, kas tas ir par soli, un visdrīzāk tu jau zini, kas ir tas solis. Kas ir mikro solis, ko tu vari jau izdarīt uzreiz pēc šī zvana. Kas var kļūt par tādu pagrieziena punktu visu, varbūt izsludināt publiski, hei, es drīz izsludināšu kaut ko, piesakaties jau iepriekš, vai piezvanīt, vai kaut ko sameklēt. Paļauties intuīcijai darīt. Jā, ko tieši darīt, nākamais jautājums. Jā, rekur, ka bailes iedod drosmi. Patiesībā bailes ir bailes tikai tad, kad tu no viņiem izvairies. Un bailes kļūst par dzinējspēku tad, kad tu ieskaties tajā, kā mēs tagad savienojamies. Un pasaki, hei, nu davai kopā to daram. Sāk atvērties vairāk, dalīties par savām interesēm. Jā, un ar tām, par ko varbūt bija agrāk bailes dalīties. Būt pārliecinātākai par sevi un to, ko es daru. Jā, un ko tas īsti nozīmē praktiskajā solī. Un te man ļoti gribējās arī parunāt par, te es raktu, paņemt atbildību par savu vēlmi. Iefilmēt video, jā, iefilmēt video ļoti labi. Un te man gribās parunāt par tēmu, ko es izjūtu ļoti stipri, īpaši pēdējā gadā, kad man viss gads bija ceļojumos. Es biju Latvijā kopsumā gadā varbūt tikai 3 mēnešus, un visu pārējo laiku es ceļoju. Un, protams, tas paver kaut kādu jaunu perspektīvu. Tā iespēja ceļot, izzināt pasauli un redzēt, kā citi cilvēki dzīvo. Un manā matriksā, man tas liekas tiešām kaut kāda pārlikšana no lineāras dzīves uz kaut kādu 5D realitāti, kur tas, kas īstenībā liekas, tā kā nereāli, ir reāls. Un tas ir tāds bišķiņ delusional thinking, jā, ka tā kā tu kaut ko izdari un cilvēki pēc tam prasa, tā varēja? Kā viņi to izdarīja? Tā kā viņiem neliekas kopā, jo lineārajā domāšanā tas vienkārši neloģiski. Tev taču sākumā bija tur 50 gadus jāizmācās, pēc tam tev tur bija tās, pēc tam tur tās. Vai kā mana oma, nesapratu, kā tā var ceļot, tu biji -30, tad tu aizbrauc uz +30. Priekš manis ceļošana ir reāls hacking the matrix, ka tu uzhako realitāti, ka tu reāli spēj aizbraukt uz citu realitāti. Vai arī tas, ka ilgu laiku mēs visi strādājām tikai vienkārši, lai pelnītu naudu, un tagad izrādās ir iespēja pelnīt ar to, ko tu mīli.
uzhakojam realitāti. Tas, ka agrāk, lai būtu savā karjeras pīkā, tev bija jābūt 40 gadiem, tagad ar internetu mēs to varam izdarīt jau ļoti drīz, jau pēc dažiem gadiem. Un vispār internets pilnīgi nelineāra domāšana, ka tie, kas mums likās ar kaut kādi ļoti virspusēji un kaut kādi nekādi, bez izglītības vai vēl kaut kā, viņi pēkšņi, jūs viņiem sekojat. Tas, vienkārši kaut kādi lieli blogeri vai slavenības, ja? Pilnīgi uzhakojam. Vai tagad plastiskās operācijas? Es tās neatbalstu, bet tas arī ir hacking the matrix. Šobrīd viss, kas notiek 21. gadsimtā, mums parāda, ka ja jūs neuzhakosiet šo matriksu, jūs dzīvosiet lineāri un tikai brīnīsieties, kā citi to dara. Un man pirmo reizi sanāca viņu uzhakot, kad es aizbraucu tieši uz Balī. Pastīšos, ko es tur nākamajā lieku. Uz Balī, jo, kad es atbraucu, es ieraudzīju, ka ir iespējams dzīvot pilnīgi citu dzīvesveidu. Tur ir cilvēki, kas vienkārši 12 no rīta iet sērfot, kas vienkārši strādā no kafejnīcām, kas ļoti skaisti ģērbjas, kur vienmēr ir silti, kur iet uz praksēm ir norma, dziedināt sevi ir norma, kur, tā kā visas tās lietas, kas liktos luxury Latvijā, Balī pat par tām pašām naudiņām, tā kā tas kļūs iespējams. Un tad tu sāc saprast, interesanti, tā arī var dzīvot. Un tu ieraugi tik daudz jaunus uzņēmējus, tik daudz veiksmīgus cilvēkus. Tu ieraugi, ka var veselīgi ēst, ka var nēst gaļu, būt veģetārietē un tev ir daudz opcijas. Tu saproti, ka visa tā realitāte un visu, ko mums tur teica, ka tev tur ir jāiet tas, vai tev tur ir jāiet tādu karjeras ceļu, ka var ceļot tikai 2 reizes gadā. Tas viss bija bullshits. To es riktīgi izdzīvoju. Un, ja kādu tas tagad triggerē, vienkārši pamēģiniet, paplašināt savu apziņu, ka tas ir iespējams katram. Tiešām katram ir iespējams. Un jā, priekš mans Balī ceļojums parādīja, ka tas ir iespējams justies brīvībā, un mēs pat arī Balī retrītā bijām uz spā. Viņš nav kaut kāds lakšīs spā pēc cenas. Tur Balī nav nemaz tādu vietu, kas ir neiespējamajās cenās un kaut kādi vip. Laikam ir, bet tur, kur mēs bijām, tas spā bija ļoti skaists, klīns, viss tur augstākajā līmenī. Un tajā spā bija pasaules slavens bokseris. Uzlausts Matrix. Latvijā visdrīzāk mēs viņu nekad nesatiktu vēl kopīgā spā. Ļoti maza iespējamība. Balī tu aizbrauc un tu tur vari satikt pasaules slavenes cilvēkus. Bet Balī tas ir vienkārši piemērs. Tā ir dažādās pasaules malās, un arī Latvijā ir cilvēki, kas dzīvo ar mums tepat, bet viņi dzīvo vispār kaut kādā citā savā realitātē. Ja? Kuriem nav darba dienas, brīvdienas, kuri vienkārši dzīvo pēc saviem noteikumiem. Un es gribu, lai pēc šī zvana jūs saprotat, ka viņi neko nav īpašāki par jums, ka katram no jums ir šeit iespēja izveidot to savu matriksu, uzrakstīt reāli, kā jūs to gribētu uz lapiņus, uzlikt to lapiņu savā vēlamajā veidā un fokusēties uz to, ko jūs patiesībā vēlaties. Bet svarīgi, protams, ka tas saskan ar jūsu sirdi, ar jūsu patiesību, lai tas nav kaut kas tā kā, piemēram, no ārpuses, kas ir jums pateikts. Un, kad es biju Balī, es biju 2 reizes ar vienvirzienu biļeti, otro reizi vispār bija pavisam viena, pirmajā reizē tur 2 mēnešus bija viena, un, protams, tas ir tāds milzīgs challenge. Tas bija tas, kā es sevi izaicināju, ka, ja es spēšu kaut kā izdomāt, ka es aizbraukšu uz Balī un tur dzīvošu un kaut kā tur vēl pelnīšu, es zinu, ka es šajā dzīvē varēšu visu. Tāpēc priekš manis Balī bija par pierādīšanu savu, ka es varu, un par to jauno realitāti. Un īstenībā tā ir tik unikāla vieta, jo nekur pasaulē nav tādas reliģijas kā tur. Tā ir reliģija, kas padara tos cilvēkus Balī tik laimīgus, ka viņi bez visas tās finansiālās drošības, kas mums ir īstenībā, un tie, kas mums daudzām liekas, ka jums tur nav nepietiek finanses. Ticiet man, viņi visi tur dzīvo, visa ģimene vienā maiņā ēd rīsus, un viņi ir daudz laimīgāki. Daudz laimīgāki par lielāko daļu latviešu, kuri dzīvo pat daudz labāk. Jo viņiem ir tik unikāla reliģija, un tāpēc
kas man Balī, protams, arī ļoti iedvesmoja, ir visi tie viņu ritāli, ko viņi taisa, ka viņi visu laiku ir pateicības enerģijā, ka viņiem ir lūkšanas, cik viņi ir saistīti ar garīgumu, ka katra sieviete no dzimšanas tur ir dziedniece. Ja mums tas ir Latvijā vēl tāds vuvu un ragana bišķiņ, tad tur redzēt vairāk enerģijas, tā ir vienkārši norma, bāze. Jā, un vispār Balī, protams, arī ļoti, ļoti sievišķīga vieta. Jā, tā ir. Esmu beigām saskāros to, ka tas nav normāli, ka nē gaļu, nedzer pienu. Šis dzīvesveids saskan ar mani un man iekšējā pasaulē jūta daudz vairāk pie manis nāk lietas, par kurām esmu pateicīga. Tieši tā. Un es nevienam nesaku, ka jums ir jākļūst par vegāniem, ka jums jābrauc uz Balī. Nē, es jums stāstu vienkārši to visu caur savu piemēru. Un kāpēc es tagad taisu retrītus? Jo es gribu arī jums parādīt, ka var iziet no šīs realitātes, piedzīvot bišķiņ citu matriksu, kas ļoti paver iespējas. Arī tagad bija pirmais retrīts, un man tik patīkami skatīties, kā tās dāmas, kas bija izpaužās, kur Kristīna tagad arī prezentē savu spēli jau Somijā, ja viņa jau Balīju savu spēli, tur ir prezentējusi Kristā arī jau ir uzstājusies ar savu hipnozi. Lāsma arī viena meitene, viņa jau tur online kursu taisīs, arī uz Balī vedīs. Katrai paverās tas, jo Balī ļoti ātri enerģija strādā un atnāk tā ātrā saprašana, ko tev darīt, un saprot, ka viss ir iespējams, un tāpēc katra, kas tur atbrauc, ir tāds level up. Pirmkārt, tu atļaujies, daudziem tas ir finansiāli liels tāds lēciens, un tur ir jau jābūt daudzām rakstura īpašībām, lai tā kā, jā, es varu saņemties uz to nopelnīt, es varu saņemties, paņemt par to atbildību, noticēt savu, ka es varu, un, protams, level up, jauns status. Nu, es vienkārši meitene, bet meitene, kas var piedalīties VIP retrītā. Kad es pirmo reizi aizbraucu uz retrītu, kas maksāja tur 2500 eiro, pats retrīts tikai, bez pārlidojumiem, man bija uzreiz, this is a new level, un mazāk par šo es vairs neiešu. Ja? Tāpēc tā ir iespēja būt tādā ļoti intīmā komunā, Balī, piedzīvot veselīgu dzīvesveidu, piedzīvot to, ka tu no rīta celies, ir silti, taisi prakses, tu brauc uz skaistākajām vietām, tu pieredzi Balī dabu, kas pat vienkārši tur esot un meditējot, tu ļoti daudz ko dziedini, tu ļoti daudz ko saņem, tā kā tādai visdziļākai dziedināšanai, protams, Balī ļoti, ļoti jaudīgs, un tāpēc es arī izveidoju retrītus, un es arī gribu uzreiz padalīties ar viņiem, lai jūs zināt, kas mūs sagaida 26. gadā, kas par retrītiem, pirmais retrīts, uz ko es visas aicinu, par kuru es pastāstīšu beigās, man arī īpašais bonusiņš jums, Marta retrīts sievišķā mistērija. Balī ir pēc čakru sistēmas otrā čakra, sakrālais centrs. Kāpēc? Dēļ tā, ka tur ir diezgan karsti, tur viss notiek lēni, atslāpumā, pat vietējie, viņiem nav tās disciplīnas, to termiņu, viņi tādi visi, viņi labprātāk vienmēr te parunāsies, pasmaidīs, viņi no sirds tā kā tev palīdzēs, nekā tur skrius, jo man tur ir jāskrien. Protams, ka pati daba tur ir, ka tu savienojies ar dabas sievišķo enerģiju. Ūdens stihija, tur ir, protams, okeāns apkārt, ūdenskritumi un ūdens ir tieši sakrālā centra stihija. Un šajā retrītā mēs brauksim vēl, ne tikai Balī būsim, bet vēl uz Gili Air salu, kas ir kā tādas mazas Maldīvas, tāda paradīze, kur nav nevienā motorbaika, kur ir palmas, vienkārši saulrietis, ūdens, tā kā, un tur mēs dejosim saulrietā, mēs pētīsim tieši mūsu sievišķo dabu, caur arhetipiem, dieviešu arhetipiem, mums būs meistarklases tieši saistībā ar savu sievišķiem orgāniem, gurniem, kā to visu sajust, tāpēc tieši par sieviešu tēmu, pašvērtību šis retrīts ir ideāls. Un otrs retrīts būs novembrī, Balī sakrālā atzimšana,
Un tas jau ir tāds, ka es metu nost visu veco krotonos, un tā bišķiņ tāds agresīvāks pat kaut kādā mērā, un daudz būsim zem ūdenskritumiem. Arī marta retrītā mēs būsim pie ūdenskritumiem, būs attīrīšanās, bet tur viss būs maigāk un sievišķīgāk un baudzāmāk. Novembra retrītā mēs tur vēl kāpsim uz vulkānu,